Divi latviešu tautai liktenīgi datumi – 25. marts un 14. jūnijas. Tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju jūra, tās ir pazemoto sāpes. Lai jaunā paudze apjaustu 25. marta deportācijas apmērus, salīdzināsim ar šodienu, ar dziesmu un deju svētku gājienu. Tie ir 40 000 priekā starojošu ļaužu. 1949. gada martā izveda gandrīz 43 000. Divas milzīgas ļaužu straumes. Viena, kas izdzied un izdejo prieku, otra, dodoties pretī neziņai, sāpēm un nolemtībai. Aiz šiem vārtiem, netālu no Vārmes baznīcas kuplo ozolu un liepu birs izsūtīto vārmenieku piemiņai. Ar pagasta varas vīru sevišķu gādību 1941. gada 14. jūnijā tika izvesti 65 cilvēki, vairāk nekā no jebkura cita Kuldīgas apriņķa pagasta. 1942. gadā katram izsūtītajam vīrietim iestādīja vienu ozolu un katrai sievietei un bērnam vienu liepu. Pēc kara šo birzi vajadzēja aizmirst, un tikai vecie ciema iedzīvotāji zināja, kas tās par liepām un kas tie par ozoliem. Vajadzēja paiet 40 gadiem, lai atkal atgrieztos šajā vietā un parādītu godu Vārmes sibīriešiem. 1988. gada Ziemassvētkos tika uzstādīts un iesvētīts akmens, kurā iekalti vārdi, lai gaiša piemiņa tiem tautiešiem, kas gāja bojā un izcieta trimdas mokas svešumā, turot svētu savās sirdīs Latvijas vārdu. Akmens iesvētīts un tā pakājē gulst ziedi. Pie katras liepas un ozola tiek iedegtas svecītes. Pārsteidzošs skats decembra puskrēslā. Birs, kas tagad ir ciešanu un sāpju oficiālā piemiņas vieta, sāk savu otro dzīvi, lai mums visiem atgādinātu, lai mūs brīdinātu. Gadu vēlāk, 1989. gadā, birzī ieguldīts šķirsts ar zemi no Sibīrijas, kur bija izsūtīti vārmenieki. – 1989. gadā tiek papildināta birs ar jauniem ozoliem un liepu stādījumiem. Katru gadu 25. martā šeit notiek atceres brīdis komunistiskā genocīdu upuru piemiņai. Mājas bija ļoti zemas, no ārpuses un iekšas nokrāsotas baltas. Durvis bija uz iekšu veramas, lai ziemā, kad aizputina, vieglāk tikt ārā. Reizēm lielajā putenī gadījās līst ārā pa skursteni. Ziemā bija 40 grādu sals un putenis tāds, ka dažu soļu attālumā neko nevarēja redzēt. Grīdas mājā bija no klona. Lai būtu gludas un spožas, katru sestdienu smērējām. Sajaucām gulas mēslas ar smiltīm un ar tādu biezini atjaunojām grīdas. Citāts no Dzidras Šulces atmiņu stāstījuma. Bija jāsāk sava dzīvīte pilnīgi no jauna. Nebija spainis, ar ko ūdeni atnest, ne katliņš, kurā ēst uzvārīt. Traukus pamazām iegādājāmies. Uzturā bija jāiztiek ar to,
kas veikalā nopērkams. Visas svētdienas pagāja stāvot rindā 10 kilometru attālajā veikalā pēc maizes. Tirgoja tikai pa puskilogramam. Kā viena rinda izstāvēta, tā stājies atkal no jauna. Tur jau arī nekas nebija pērkams, plaukti tukši. Dažreiz laimējās kādu puslitru saulespuķu eļļu dabūt. Citāts no Emīlijas Zīles atmiņu stāsta. Reiz uzspīdēja arī saulīte. Mēs latvietis parādījām, kā jāstrādā. Tās, kuras bija izslaukušas no katras govs vairāk kā 4000 litru piena, apbalvoja ar medaļu un naudas prēmiju. Par prēmiju nopirku divriteni, lai vieglāk varētu pārvietoties lielos attālumus. Citāts no Veras Ābolas atmiņu stāsta. Vasarā bija karstums līdz 50 grādiem, ziemā liels augstums. Vasarā ar basu kāju pusdienlaikā laukā nevarēja iet. Malka kurināšanai bija tikai žagari. Pirmajā gadā maizi varēja nopirkt ar normu 1 kilogramu uz cilvēku. Gāja grūti arī ar apģērbu. Nebija drēbes, no kā uzšūt garās bikses. Augstā laikā vilkām 3 līdz 4 bikšu pārus, un arī tad reizēm apsala ceļgali tā, ka āda gāja nost. Citāts no Gaidas Fidleres atmiņu stāstījumu. Ar sapni par dzimteni pagalvī, Gulaga arhipelāgā izdzīvoja senas, sīkstas, Vārmes zemnieku dzimtas. Virtuālo izstādi veidoja un tekstu ierunāja Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnu.